Jelgavas metāla svētku apmeklētājiem bija iespēja apskatīt mobilu ar modernām tehnoloģijām aprīkotu demo laboratoriju, kas ir izveidota uz 18 metrus gara autobusa bāzes un ir aprīkota ar modernām metāla apstrādes automātikas un citām tehnoloģijām. To uz svētkiem bija atvedusi Mašīnbūves un metāla apstrādes rūpniecības asociācija, kas ir brīvprātīga nevalstiska organizācija dibināta 1994. gadā kā nozares informatīvi konsultatīvais centrs, lai veicinātu nozares attīstību, sekmētu savstarpējo sadarbību un nozares speciālistu profesionālo izaugsmi. Tehnobus ir asociācijas īstenots projekts, kura mērķis ir atraktīvā un uzskatāmā veidā iepazīstināt skolu jaunatni ar modernajām tehnoloģijām, izglītības un karjeras iespējām mašīnbūves un metāla apstrādes nozarē un rosināt jauniešu interesi par inženierzinātnēm. Projekta ietvaros tiek attīstīta sadarbības starp izglītības iestādēm, darba devējiem un jauniešiem. Šis autobus ir aprīkots ar modernām ražošanas tehnoloģijām, un tajās ietilpst programmējumi CNC metāla apstrādes darba galdi, metināšanas izmēģinājums stends, automatizācijas mini rūpnīcas festo mezgls, pneimatikas eksperimentu festo stends, kā arī 3D printeris un zobratu un mehānikas dināmo stends. Šeit uzstādītas ir arī multimēdiju sistēmas, planša datori ar pieeju internetam un specializētām datu bāzēm, kā arī šeit var atrast informāciju par profesijām, vakancēm, darba vietām un atbilstošām mācību iespējām. Tehnobusa pamata auditorija ir skolu jaunatne, īpaši no 4. līdz 12. klasē. Pirmā gada rezultāti autobuss nobrauca vairāk kā 4000 km, viesojās dažādās Latvijas skolās, vairāk nekā 100 skolās. Šī mācību gada laikā Tehnobus apmeklēja vairāk nekā 8800 skolnieku. Mūsu Tehnobus komanda bieži vien novēro tādus stāstus, kad pa dienu Tehnobus uzņem skolniekus, un tad, kad stundas beidzās, tad tas jaunieši vecāki atnāk pakaļ, un jaunieši ievelk vēl arī savus vecākus iekšā. Un tas parādījās arī metāla svētkos, kad pienāca arī pat bez bērniem pieaugušie un interesējās par iespēju neklātienē iegūt citu profesiju. Sīkāku informāciju par iespējām uzaicināt Tehnobusa komandu uz kādu konkrētu mācību iestādi varat uzzināt, apmeklējot mājaslapu www.tehnobus.lv. Savukārt ar metāla apstrādi saistītiem uzņēmumiem, kas vēl nav asociācijas biedri, atgādinājums, ka kopā vienmēr var vairāk un drošāk. Semināri, izstādes un kopējais atbalsts jums noteikti noderēs.